Vai tu zināji par Anhela ūdenskritumu? Pasaulē augstākais ūdenskritums, kurā kopējais augstums ir 979 metri. Atrodas Venecuēlā. Aleksandrs Laime latvietis bija pirmais cilvēks, kurš ar kājām sasniedza Anhela ūdenskritumu. 1955. gada 18. novembrī par godu Latvijai tika publicēts El Nacional, ka upe, no kura tek ūdenskritums, Aleksandrs Laime nosauca par Gauju. Velnā kalnā ir vēl 4 upes, kam Laime deva vārdus – Rio Daugava, Rio Ogra, Rio Venta un Rio Kurzeme. Kādā vasarā mēs bijām Liepāja karostā ar vīru un vīramāti. Tur bija kaut kāda izstāde un bija mākslinieks no Venecuēlas. Es neatceros, kāpēc es sāku stāstīt kaut ko par Anhela ūdenskritumu un vīramātei. Es viņai stāstīju to veselu stāstu par Aleksandru Laimi, un tā sieviete, kurā bija pie kases, viņa uz mani skatās, viņa visu klausījā, ko es stāstīju vīramātei. Un viņa man saka, man pilnīgi sosāda smetās. Aleksandrs Laime bija mans vectēvs. Un tā ir tas stāsts, cik maza ir šī pasaule.